Šis uzdevums no vienas kājas, viņš ļoti labi trenē taimingu overall ķermenī. Šis bija ļoti labs. So ideja tāda, mēs diezgan kontrolētā, mierīgā ātrumā ceļam, izmantojam presīti, lai sakontrolētu augumu. Un skaties, man jau kāja sāk ekstenziju, un nekad man ceļ augšā, man jau kāja sāk ekstenziju. Un šī brīdī, kad man cepons, man gan drīz vai taisna kāja, ja pat bišķiņ lēni sirdscelī, varbūt pat nebūs, ja? Mēs vairāk fokusējamies to, ka mums ir pilna kājas ekstenzija, bet mēs spēdu vairāk metam. Domāju, ka mums tā kā pēdas ekstenzija, ja? Pabeidz metienu, un, protams, split piezmēšanās, ja? Ja tagad stebak arī, kad tu taisi stebaku, ja? Mums pēc idejas nevajadzētu būt tā, ka mēs ejam pilnā zigzagā, redz, un tad metam. Tas būtu lēns metiens. Ja? Mums vajag paralēlu ekstenziju, saucamā jau sākt, un paralēlu regrešanos. Līdz ar to sanāk, ka mums dominē patiesībā jau viena kāja, redzi? Ja šīs kājas piezemējos, viņi jau sāk pamazām ekstenziju, ka mums liek otru kāju klāt. Tas ir ideja. Līdz ar to tā paralēla ekstenzija. Tāpēc no vienas kājas metiens šāds arī jau palīdz biomehāniski trenēt to taimingu priekš stebak arī. Ar abām kājām stāv, man droši uz abām kājām, ka šis tais sepuntu, pastāst līdz tais augstums, lai ir ērts roku novietojums, ja?